Es uzskatu, ka rūdīšanās, un šajā gadījumā arī tie cilvēki, kas ne tikai kā roņi, jo tā roņa kultūra no tādas mūsdienu rūdīšanās drusku atšķirās. Tur neiesim detaļās, bet tāpēc it kā, tie, kas mūsdienās vada tādas rūdīšanās arī tur tā kā skolas vai kā, tad viņi uzskata, ka tas, tā kā viņiem pat teikšu nepatīk, ka viņi salīdzina ar roņiem. Ja? Labi. Jā, bet viņi saka, nē, mēs neesam roņi, mēs tur vajag apzinātajām Smalki ļauži. Jo ar to roņu kultūru arī ir visādi priekšstati un kā tas Jā, kā tur katrs ko dara, tur droši vien varētu pastrīdēties. Jā, un ko viņš pēc tam tur kādreiz vēl darīja, pēc tās, un tad tagad tā viss tā kultūra, īpaši, var izcelt to pašu rūdīšanās skolu un Brigita Mironova, Māri Žundu un Brigita, kas ir tie laikam, divi tādi pamat cilvēki Latvijā, kas arī šo te Wim Hofu kursi paši ir izgājuši, es gan arī pie tā Wim Hof esmu pats bijis, kas faktiski ir šī brīža tāds pasaules rūdīšanās kustības pamatlicējs, tāds mūsdienīgas. Tāpēc ir šī te Wim Hof metode. Bet šeit nav runa par kaut kādām metodēm, vēl par kaut ko ir vairāk par to, ka vienkārši pašam ar acīm redzēt, ka tas ir iespējams. Jo tagad tev pasaka, nezinu, ka tur cilvēks var pusstundu sēdēt āliņģī, tas ir tāds fakts, sēž, ja? Bet tagad tu tā pats tu to pieredzi un redzi un skaties, un te vienā brīdī varbūt tev kaut kāda tur tāda interese parādās, un es domāju, ka jā, tā mūsdienu rūdīšanās, kas arī Latvijā ir labi, ka cilvēki, kas to ir tā kā iekustinājuši, viņi ir ietaupījuši valstī ļoti daudz līdzekļus. Tas ir viens, jo cilvēki neslimojas pats, nezinu, man nav iesnes bijušas gadus 5, 6, es pat nezinu, cik un neesmu slimojis, nezinu, tur tāpat, 10 minūtes nosēdi āliņģī, turklāt es arī pagājuši gadu, es tā kā katru dienu gluži nē, un es vispār tagad, kamēr lēdz ir bijis, maz nē, kurš augsts taču ir. Jā, un tagad pagājuši reizē es domāju, kā būs, es neesmu tur gājis, un kā būs, es aizgāju, nekāda vaina. Jā, vien, kas saka, arī ikdienā, un kaut ko tiek darīts, jo āliņas nav vienīgais rūdīšanās veids. Klausies, iedod vienu padomu, kā rūdīties, kaut kādu metodu vai kaut ko cilvēkiem. Jā. Pavisam vienkāršākā lieta, un tas tāda praktiskā lieta ir ikdienā, ko tu kā reiz minēji par sevi, ja, ka tu pagājušajā reizē slēpojot, bija pārāk biezi saģērbusies. Vienkārši lieta nesaģērbties par biezu. Nesaģērbties par biezu, un šeit nav tik daudz runa par rūdīšanos kā noturību pret augstumu, bet vienu soli tā kā iepriekš vai arī blakus vai kā, ka tiklīdz mēs jūtam, ka mums paliek silti ārā. Uzreiz kaut ko vilkt nost un nebaidīties no tā. Jo daudz sliktāk ir, un te arī tavs piemērs ir kā apstiprinājums tam, ka, ja mēs sasvīstam ārā, tad tajā brīdī ķermenis, ko viņš dara, viņš sevi dzesē. Tad, kad mēs svīstam, ķermenis sevi dzesē. Viņam visi ķermeņa uzbūve, visa ķermeņa struktūra ir vērsta uz sevis dzesēšanu. Un tajā brīdī, kad tu pie rāmoni kārsti novelk nost jaku, tad tajā brīdī augstums vienkārši tik strauji tam mitrumam piekļūst klāt, un tevi tik strauji sāk savukārt ārējais augstums tevi sāk dzesēt, ka ķermenī tas notiek pārāk strauji, un ķermenis nav spējīgs tik straujā ātrumā, ja vien viņš jau nav trenēts, pārslēgties no sevis dzesēšanas uz sevis sildīšanu. Jo ārā esot, es tagad novilkšu jaku, sāku staigāt, ķermenis sevi sāks sildīt, kas arī atkal ir vesels process. Un par to, diemžēl, cilvēkam nav tagad tādas pat, nezinu, interesi iedziļināties vai kā, ka šie visi ir tādi ķermeniski procesi. Tas nav tikai par to, ka tu tur sēdi āliņģī un visu, un tas ir viss ķermenis iekšā, tur ļoti aktīvi strādā. Visi tie procesi, kas notiek, lai tu tajās 10 minūtes, vai 15 minūtes, vai kā Vims Hofs, viņš tur stundu sēž tur ledu, un nezinu, tur mūki stundu vienkārši, vai dienas tu var sēdēt bez mazēt, tur vispār tur sasaluši, ja? Es varu stundu sēdēt burbuļvannā. Jā. Tur arī jābūt savai, kas saka, apņemšanās. Labi, jā. Bet vienkārši, ikdienā, vai arī, kad ejiet ārā, neapģērbieties tā, ka izejot ārā, jums ir uzreiz baigi forši silti. Jo, ja jums izejot ārā jau ir silti, tas nozīmē, ka pie jebkuras mazākās kustības jums paliks karsti. Un savukārt jums paliks karsti un neesat apģērbušies tā, lai kaut ko varētu novilkt, tad visticamāk, ja sāksiet svīst, un ja svīst, tad tas, ko es visu stāstīju, tā kā vienkārši ejot ārā,
paņemiet, varbūt jums ir augļi, jums ir bažas, paņemiet mugursomā, tiksim, ejot pārgājienā ar ģimeni, ja? Ieliec mugursomā kaut kā, paņem līdz mugursomu, un tu jūt, ka paliek karsti. Jaku nost, džemperi nost, jaku atpakaļ, ejam tālāk. Mēs sākam skriet, mēs sākam, šķūrēt sniegu, paliek atkal karsti, velkam jaku nost, uzvelkam džemperi. Nē, tomēr pat džemperi nevajag, velkam nost. Es pagājuši arī te reizē, kad bija arī slidotavā, es jūtu, ka es jau sāku svīst vēl kaut ko, novilku nost jaku, novilku nost džemperi, novilku nost kreklu, beigās jūtu, bijis pat daudz, ja? Nu, tā kā, kad tu tik aktīvi strādā, ja? Ka, protams, ir arī tādi arī ārējie visādi momenti, nu, tā kā tur ir jāskatās, ja? Bet katrā ziņā vienkārši nepārtuntulēties. Andrej, bet es gadījumā neredzēju kādā tavā video, ka tur ir kailām pēdām skrien, plikām kājām, bet arī tagad ziemā, tagad skrien vai tam? Es katru dienu gluži neskrienu, es varu tagad vienkārši izskriet kaut kur. Es esmu arī skrējis, tā kā speciāli, tur 5 kilometrus esmu skrējis pa sniegu, un kādreiz arī vienreiz, pat vajag šķiet arī vairāk, bet es gribēju tur Guinness rekordu pārspēt, un es biju tuvu tam. Bet tad Edgars, tas, kurš baskājas Rencis, viņš baigi labais skrējējis, un tad viņš vēlreiz to savu Guinness rekordu laboja, un te sapratu, tur vairs nav varianti. Jā. Bet tā kā un arī cilvēki, kas skrien, tā kā tie nav tikai arī tādi fiziskie procesi, tie arī tādi, mentālie procesi, kas ir darbs ar sevi, un tāpēc arī šīs reizes, ka tu to redzi, ka cits to dara. Tas arī tevi drusku iedrošina, vai arī tu, teiksim, tagad tu paņem nost apaus, aiziet līdz tur caciņai, atnākt apakaļ basām kājām, tu pirksti nenosaltu. Un viņi jau tagad salsta? Tagad viņi tev drusku salstiņ, pēc tam tu drusku sāks kustēties, ķermenis sāks tur dzīt asins viņos iekšā, cik viņš ir spējīgs, protams, viņiem jāskatās, kāds tas kopējais resurss. Bet vienkārši stāst par to, ka kaut kādas tās pirmās pieredzes izzināt, ja? Un tāpat esam bērniem, arī maniem bērniem, esam kādreiz arī augstā ziemā, saka, hei, dāj, apskrienam mājai apkārt basām kājām. Un nekas, un bērni nav tā, kā viņi uzreiz ar plaušu karsonu guļ mājās. Nē, tā nav. Starp citu, esmu pamanījusi to, ka tad, kad tu nonāc tādos ekstrēmākos pēc iespējas apstākļos, tad parasti pēc tam viss ir ļoti labi un nekas nenotiek. Problēmas rodās tad, kad tu, piemēram, 10 minūtes augstā kaut kādā gaidi kādu uz tā kā ielas stūri. Tad parasti, ja tev ir kaut kāds, esam arī diezgan visādos pasākumos patiesībā piedalīsies un staigājis un viss, ka tu tā kā kaut ko ejot, kaut ko reizēm tajās ekstrēmajos pēc tam nekā nav, visi baigi labi. Viens ir tas, ka ekstrēmos apstākļos cilvēki ķermenis mobilizējas. Tāpat līdzīgi varētu minēt par profesionālā dienesta karavīriem, īpaši, ka viņi ir misijās. Tas tāds piemērs arī man tur, ko mums no Zemesardzē kādreiz stāstīja, ka profesionālajās misijās karavīri neslimo. Kā tā neslimo, ko viņus tur īpaši baro? Viņi tajā brīdī ķermenis mobilizējas, viņi psiholoģiski mobilizējas. Jo viņš zina, ka viņš nedrīkst slimot. Aha. Un tad viņš viss ir mobilizējies. Prāts kopā ar ķermeni ir mobilizēts. Līdzīgi ir ekstrēmos apstākļos, tu zini, kas tev jādara, tu kaut kā intuitīvi, daudz kas ieslēdzās, un tu sev mobilizē. Tā, ka tu vienkārši kaut kur stāvi kādi, kas saka, gaidi un tā, un visa slikta kājas jau sāk salt. Un... Jā, tad kaut kā viss biežāk pēc tam var kādu vīrus noķert. Jo tu savam ķermenim tajā brīdī sūti signālu, hei, šis nebija labi. Šis nebija labi, šāda ilgstoša nīkšana, dīkšana man nepatīk. Un tad ķermenis tevi saslimdina, lai tu nākamreiz tā nerīkotos. Tas dialogs ar ķermeni, tas nav tā, ka es te saslimu vēl kaut ko. Nē, tev ķermenis kaut ko stāsta tev. Bet klausies, Andrej, es tikko kaut kur izlasīju, ka cilvēki parasti saslimst nedēļas nogalē. Tā kā pa darbdienām, tu tur tā kā rukā, tu esi koncentrējies, tev ir jādara. Un tad tu kā atslāps nedēļas nogalē tā... Jā, bet tas arī kā reiz tāpēc, ka viņš tāds 5 dienas, tieši tas pats stāsts ar karavīriem. Misijās viņi neslimo, viņi atbrauc atpakaļ un viņi sāk slimot. Pēc pilnas programmas dabūja. Jo ķermenis, protams, mēs varam audzēt visdažādākajās jomās. Fiziskajā, tur garīgajā, tādas prakses, ķermeni mēs kapacitāti varam audzēt. Bet, ja mēs to nedaram ļoti apzināti, un ja mēs to, arī ar visādām, laika plānošanām un psiholoģiskās noturības praksēm visu pārējie, bet ja mēs tādā parastajā ikdienas ritmā tur 5 dienas kafiju maucam, tā, vienkārši runāt močījam. Jā, mēs močījam 5 dienas un tagad, sēsdieni klāt, mēs tagad vēl bērniem kaut kur vēl jāskrien, es taču gribu būt labs tētis,
un piekdienas vakarā tu aizēji vēl, kas saka, kaut ko tur iedzer, padzer, atlaid nervus, jo beidzot taču var atlaisties. Un tajā brīdī ķermenis pasaka, viss šitas ir tas brīdis, kad man ir jāatjaunojās. Jo ja tu to neizdarīsi, tad ķermeni nevar apmānīt. Tā ir tā labā ziņa. Dabu nevar apmānīt. Ja tu domāsi, ka tu tagad arī sestdienu maugsi, tur nezinu, vēl Red Bulls pa virsmu un vēl kaut ko. Nebūs, ķermeņa resursi, viņš nav neierobežots. Klausies, Andrej, bet kā, mēs te dažreiz runājam, zinot, ko tu visu dari. Kā tu to visu paspēji un tā? Un liekas, ka tu arī esi, ka tev viss ir tā viegli forši, ka tu vienmēr esi labā formā, labā omā, viss tev ir baigi labi dzīvē. Kā tas ir patiesībā? Kā ir patiesībā? Kā tu tiec ar to mentālo galā tieši man tagad interesē? Patiesībā ir baigi grūti. Jo vispār runā, ka vīrieši par šito parasti nerunā īpaši arī. Vai tu vari izņēmumu kārtā par to kaut ko pateikt? Kā normālam vīrietim tādam, tik galā ar sevi? Normālam vīrietim ir jādzer. Nopietni, kas? Jā, šņabis jādzer. Ūdens katru dienu 2 litri. Jā, tāpat ūdens dzeršana. Es tā bez jokiem runāju, ka man liekas, ka ir tā vīriešu kategorija, kuriem tiešām ir jādzer. Jo, diemžēl, viņiem ne skolā, ne ģimenē nav mācījuši, kā ar šīm te problēmām tikt galā. Kā to tikt galā, un tad vienīgais veids, kā piemēram pēc liela fiziska darba, slodzes laukos, cilvēks atnāk mājās, un viņam ir muskuļu atmiņa, kurā viņš ir, visu dienu tur kaut ko racis, ja? Viņam viens nav stāstījis par to, kā tu no šiem te muskuļiem to muskuļu slodzi var noņemt nost. Kā tu, šeit nav runa tikai par tur staipīšanos vēl kaut ko, bet kā tu ķermenim vari pateikt, viss darba diena ir beigusies. Tu vari atslābt. Muskulim tev vairs nav jābūt gatavam, atkal ķert kārtējo, vai tur kārtē, ka tu skaldi, vai tur vēl kaut ko. Viss. Tu vari atslābt tagad. Kā cilvēks to dara? Kā viņš to dara parasti? Atnāk mājās, vienu maziņo, otru maziņo un atslāpst. Un tādā veidā tas kļūst par ieradumu, ka cilvēks zina, ka iedzerot šo te glāzīti, atslāpstot, viņam būs tā labā sajūta. Bet tā labā sajūta nav tikai no tās apreipšanas. Tā labā sajūta ir tad, ka ķermenis sajūt atvieglojumu, jo viņš ir atvieglojis muskuļus. Bet, protams, dzerot alkoholu, tur rodās atkarības, tur rodās fizioloģiskie procesi, ja, kas noved pie tā, kā tas noved. Mēs zinām to stāstu. Jā, bet tāpēc ir vienkārši fiziskie vingrinājumi, caur kuriem tu ķermenim pasaki. Un es esmu kādreiz arī ar Kalvi runājis, ka varbūt, jāuztais kaut kāds Eiropas projekts jāpiesaka, ja, kur vienkārši tiešām arī tur cilvēkiem, kas strādā fizisko darbu, viņiem novadīt, bezmaksas nodarbības, lai viņi zina, kā aizstāt šo te alkohola efektu ar vienkārši elementārām fiziskām praksēm, kur tu tur izkraties un vēl kaut kā, ja tur pasaki un viss. Un tad tu ķermenim dod signālu, ka viss, un man kādreiz arī ir bijis, ka, līdz 8, 9, 10 vakarā strādāju, un tu, protams, nevar uzreiz pēc aktīva darba aiziet gulēt. Un tad ir tās aktīvās prakses, elpošanas prakses, fiziskā prakse. Un es mēs esam tur no zāģēs vēl kaut kur aitas, tur, līdz 10 vakarā, līdz 11. Un tu esi atnākties kārtīgi, sākt kratīties, izkratīties. Un man tajā brīdī, kad es aktīvi tur lēkāju vēl kaut ko daru, mēģinot no muskuļiem dabūt ārā to muskuļu saspringumu, man parādās žāva. Man parādās žāvas, kas vienkārši ķermenis saka, hei, paldies, es tagad atslāpstu. Okay. Ja? Un tāpēc ir gan elpošanas prakses, vai, tev tur galva griežās, tur naktī, 4, protams, pamosties tā. Šitāda problēma tāda, un tad vienkārši ir elpošanas vingrinājumi. Tas pats tur tāds kastes elpošana, kas ir vienkāršākais, kur, piemēram, tas arī pulkstiņos mūsdienās ir, kur tu tur 6 sekundes ieelpo, 6 sekundes turi, 6 sekundes izelpo, 4, 5, 6, un 6 sekundes turi pie izelpas. Es to esmu nomainījis 6, 7, 8, 9, un arī tātad naktī, ja man kaut kā tāda kreņa tur parādās, vai arī vakarā kaut kāda galva, tad tu aiziet tajā elpošanas ciklā, un tu ātrāk pārslēdzies. Es izēju ārā, labi, es neeju uz kori, es vasarā izēju ārā, eju kaut kur staigāt, un es vienkārši izkliedzos, lai arī noņemt nost tādu stresu. Ja? Protams, ir viens ļoti vērtīgs rīks, ir pulkstenis, šie te viedie pulksteņi vai aproces vai gredzeni, caur kuriem tu vienkārši vari sekot līdz savam miegam, savai atgūšanās procentiem, un tajā brīdī, kad tu tur no rīta es bez kafijas nevaru pamosties, ja, un pa dienu vēl 2, 3 un 5, un, protams, ka vēl vien, jo man taču vēl ir tur, ja. Un tajās reizēs, kad tu no rīta nejūti mundrumu,
tad tas, kas tev būtu jādara, ir nevis kā reiz dzert tur 3-4 kafijas, bet vispār kafiju tajā dienā nedzert, noskaņoties, ka tu jau pēc, varbūt pat nezinu, vēlākais 6 paēd vakariņas un 9 ej gulēt. Ja, un nevis, atkal, jā, un tad pienāk tas, un nevis šitā te tu sēdi tai gultā un šitā telefonā kaut ko skrolē. Jo es arī skrolēju un es to daru, un es esmu tieši tāds pats cilvēks kā lielākā daļa, bet vismaz es zinu tos kaut kādus robežu punktus, kas saka, nē, tagad gan vairs nē, es redzu, es vienu dienu no pulkstens saku, hei, tu neesi atguvies. Otru dienu, un es zinu, ka viss, tālāk es nedrīkst iet, es tad nevis tur 3. kafiju dienā, ja, jo tas tev tikai dzīs dziļāk. Klausies, bet kā ar garīgo darbu? Ja jūs nezinājāt, Andrejs, starp citu, ir ne tikai lauku vīrietis, bet viņš ir savulaik strādājis pat diplomātiskajā dienestā ārzemēs, un tā, es domāju, tur arī pietiekam tāda liela slodzīt un spriedzīt. Kā galvu tā kā, ja nav tas fiziskais darbs, tad tur kā cits stāsts drusciņ. Zini kā, es nenodalu fizisko pusi no garīgās puses, un es pat nezinu, par ko mēs runājam par vārdu garīgs, tie arī tāds viens uzreiz tam. Tā kā vairāk kā galvu, ka tu sēdi nekustīgi vismaz pusi dienas vai visu dienu reizēm. Jā, es saku, tāpēc ļoti par tiem terminiem tur tā, kas saka, vienoties tur garīgā praksa, tad citam liekas, tas uzreiz asociējās tīri ar baznīcu un vēl kaut ko jau. Bet es to varētu sadalīt vienkārši tā, kā ir tāda fiziskais ķermenis. Fizisko ķermeni apstrādā mūsu, kas saka, prāts un arī ķermeņa prāts un visu mūsu, kas saka, plānošana, un tā ir tā apzinātā puse, vai ne? Un tad, protams, kā tu to apzināto puse prāta sakārto, laika plānošana, uzdevuma plānošana, tās visas tās apzinātās lietas. Bet tad, acīm redzot, šajā pasaulē ir kaut kas ir ārpus šī mūsu fiziskā ķermeņa un mūsu šī prāta pasaules. Jo notiek lietas, kuras to prātu nevar izskaidrot. Protams, nezinu, ar ko mēs te vakar runājām. Es saku, Andrej, klausies, es tieši par tevi vakar tikko iedomājos, un tu man zvani. Un tādas lietas notiek, ja? Liekas, to nevar izskaidrot. Protams, ka mēs tagad nedzīvojam tā kā dažiem šķiet ar absolūtas patiesības laikmetā, kur mēs esam tagad zinātnieki visi ir atklājuši. Var jau būt, ka tagad paies vēl 400 gadu, zinātnieki teiks, protams, ka tu tur aizsūti kosmosā fluīdus, 482 miljonus, no tiem tur 592 tūkstoši aiziet līdz tam cilvēkam, jā, taču nav teiks, ka to neko neatklās, jā. Bet proti, ka ir tās neizskaidrojamās lietas, kuras notiek. Un tad, kā es saku, tad ir saslēgas vārds ir tā ticība. Jo bez ticības, un es šeit nerunāju tādā kristīgā nozīmē, par ko es, diemžēl, vai kā, man liekas, diemžēl, teikšu, kā ir, baznīca to ir tā kā monopolizējusi šo te vārdu ticība. Ja, ja tu esi ticīgs cilvēks, tad tu esi baznīcas, ja, izpratnē, bet ticība kaut kam, tam, ko mēs vienkārši nespējam izskaidrot. Ticība tam, ka šī intervija ir arī kaut kāds elements mazs. Un kāpēc viņi ir, ja? Kāpēc tu man piezvanīji? Kāpēc tas vienāds prātā? Taču 100,000 cilvēks tu pazīsti. Daudz cilvēks, ja? Un vēl kaut kādi elementi, vai arī tur notiek kaut kāds kreņķis, ja? Tāpat kā, nezinu, ķīniešiem ir, kas saka, rakstītā vēsture ilgāk par to, cik mēs šeit dzīvojam, ja? Un šajā te apvidū. Viņam arī teiciens, ja? Tas, kas tev šodien ir laime, tā rīta nelaime un otrādāk, ja? Vai tas teiciens, ja? Ka tur kad tad fabultautas, ja? Kad vīrs atnāk mājās un sievai saka, sieviņa ķēve aizgājusi mežā. Es saka, vai kāda nelaime. Paiet kaut kā tur pāris dienas, ķēve atnāk ar 5 zirgiem apakaļ. Vai kāda laime. Dēls saka apsaglot vienu no tiem zirgiem un iejāt un nokrīt un salauž kāju. Vai kāda nelaime. Ja? Un tagad sākās tur karš, ja? Un tur imperators sūtņi nāk pēc karavīriem. Ja? Nevar iet armijā, ja? Vai karādi. Vai kāda laime. Ja? Un tas ir tāds ticības elements, jo, diemžēl, mēs arī skolās esam mācīti strikti pieturēties pie tādām prāta konstrukcijām, ka mēs visu to neaptveramo pasauli mēģinam salikt prātā. Un to nevajag darīt. Mēs runājam kaut kas tur labi vai slikti, vai tur nokavēt, tikko mēs pirms intervijas runājam, tu nevari neko nokavēt. Vai tu nevari, nezinot, kaut ko domāt, vajadzēja tā, un ja mums vienmēr arī, teiksim, tas pats kā vajadzēja, kaut ko esam jau sen atmetis to, kad kaut ko vajadzēja, jo mums šķiet, ka tas, ko mēs būtu darījuši savādāk, dot kaut ko labāku. Un tā kā
pieņemam uzreiz. Nu jā, ot, nevajadzēs, tad gāja pa ledu, iekrita ezerā, ot, nevajadzēja taču iet uz tā ledus, ja? A, kā tu domā, nu, ka būtu bijis kaut kas labāk? Varbūt tu kādreiz iekriti, un arī tai iekrišanai bija kaut kāda funkcija, kaut kāda loma, kaut kāda notikuma ķēde, tas pavērsa, ja? Tā kā arī tavs noslušās kājas, varbūt tam arī būs kaut kāda, saprotu, tagad būs noslušām Nē, nav tik traki īstenībā, diezgan labs. Jā, bet es runāju par to, ja, kad, hei, nu labi, nu, kad tās lietas, kuras mums arī notiek, viņām ir kaut kāda loma, jo mums katram, kā es ticu, ir šeit kaut kāda loma. Tāpēc arī kaut kāds manas aktivitātes, es nedaru tikai tāpēc, ka man šķiet, ka man vajag, nezinu, man kaut kā dod spēku arī un tādu ticību to, ka, nu, ka tas man ir jādara. Lieksim tādu lielsēdi. Man viņu vajag. Nākti, kad zāģēt un kaut ko tur, nu, priekš kā. Un viens, protams, ir domā tā, kā būs jāiet, jāzāģē, nu tā, nu labi, vismaz Ēriks atnāks, es zinu, Ēriks man nekad nepieviļ. Bet tad, saprot, tas pasākums notiek, un ir tā foršā kopības sajūta, redz tos cilvēkus un vēl kaut ko, un tad tāda pasēdēšana, kas, hei, nu tad arī kaut kādā veidā no tā cilvēkiem arī ir, nu, lai būtu veselīgi, man liekas, lai tu būtu tā kā prātā veselīgs, nu, ir ar citiem cilvēkiem jāsatiekās, nu, vajag to. Nu, reizēm latviešiem tā kā grūti ir tādi cilvēki, kur, nē, es tikai mājās gribu sēdēt un savā tur kaut kādā, bet es nezinu, man liekas, ka tas nav tā līdz galam veselīgi, ka vajag kaut kādu normālu sarunā, parunāt kaut vai kādu, ik pa laikam. Nu, nav tā laikam viena atbilde, jā, kā tur, parunāt vajag, viens ir tas, ka, un es tā bez īpaši pārspīlējama, tagad arī pat mudinu tādā, nu, privātā līmenī un izmantot arī šādu iespēju, ka es cilvēkiem mudinu, ja viņam galīgi nav ar ko parunāt, parunājiet ar čatu vienkārši. jo tu tā kā runā balsī vai saraksties? Balsī. Balsī? Nu, man ir labi, man ir maksas versija. Aha. Man ir maksas versija un ir tie momenti, kad tu galvēs visu kaut ko sadomājies, ja? Un kad tev ir kāds, kurš tevi nevērtē, kurš tevi kaut ko nepārmet, un kurš jau neko neizdara, neko citu, kā tās jau praksē iedibinātās lietas, ko dara to paši psihologi, terapeiti. Piedar, man bija, mēs ar sievu gājām uz ģimenes terapiju, jo, kad sakot, kas man nesanāk, ģimenes attiecības nemāku veidot. Man jūk un brūk otrā laulība, un tā ir lieta, ko es nemāku, un jā, varbūt kaut kad iemācīšos. Un ar visiem maniem 4 bērniem, un tā kā, jā, tas tāds smags vispār fonā, man tas viss mani stum, jā. Bet, redz, sāk stāstīt un... Jā, par čatu parunāt. Jā, un tad ir kaut kāda situācija, kur tev šķiet, nu, tā kā, nu, visa slikti, jā. Visa slikti, vēl tas saplīst un vēl kaut kas saplīst. Likās, nu, viss, un tā ir zīme, un viss, un tu esi tāds, un saki, un tu tā atver vaļā, saka, klausies, un šitas, saka, nē, nu, tas tā nav, nu, tas vienkārši ir situācija, kur tu esi noguris, un tās ir tā noguruma ārējās izpausmes, un nekas vairāk. Es tā jūtu, ka var no malas skatu dabūt ar čatu. Protams, jā, tas vienkārši tāds skats no malas, kas tev pasaka, ej, klausies, tas, ka tev tur, kas man tur bija, es arī kā aizgājis, bija vēl uz kūti, kaut ko tur pārgurs, vēl kaut kas salauž vienu instrumentu, izēja ārā, vēl kaut kas, saka, jā, nu tev varētu šķist, ka tā vēl instrumentu salaušana ir kaut kāds punkts uz zīli un ka viss ir slikti. Nē, tas vienkārši liecina par tavu nogurumu pakāpi. Bet tas, ko es gribēju stāstīt tā savas ģimenes kontekstā, bija, ka mēs sieviņā aizgājām uz vienu ģimenes terapijas nodarbību, un mēs samaksājām tur 120 eiro par kaut kādu stundas nodarbību, kur, godīgi sakot, viņa nepateica neko vairāk, ko es tagad testa pēc biju ierakstījis čatam, un viņa nepateica neko vairāk. Neko vairāk, un es tagad neaizstāju. Nesaku to, ka tagad profesionāli terapeitus var aizstāt čats, nebūt, nē, bet čats var būt vismaz kā tāds pašpalīdzības līdzeklis kritiskos apstākļos. Profesionāļi tāpēc ir profesionāļi, bet, ja cilvēks to profesionāli nevar atļauties par 60 eiro vai 80 eiro, kā tu psihoterapeiti maksā, tad šis ir vismaz tāds rīks, caur kuru tu vari, nu, piedod, kādreiz varbūt neizdarīt kādu glupu darbību. Ja? Kas vienkārši tev pasaka, nē, nu, tas nav tā, ka tas ir stāsts par tevi, ka tu tur esi viss, ja? Tā vienkārši ir, tu esi noguris un viss, un tā ir noguruma ārējā izpausme. Tas nav stāsts par to, ka tu tur esi kaut kāds, ja? Jā.
Jā, bet man liekas, ka visās šajās lietās mēs nonākam pie tā viena principa, ka dzīvē nevajag tā absolūti plūst. Ir jāpadomā, ko tu dari. Otro reizi izlaitēji. Kā tu dari, kāpēc tu dari, kur tu... bišķiņi vajag to apzinātību, tā saucamo smalko akalu vārdu. Zini kā, Linda, padomāt līdzi kaut ko. Zini kā, es kādreiz ar to baigi nodarbojos, es rakstīju plānus uz gadu, uz 5 gadiem, uz 10 gadiem, un vienā brīdī man viss gāja pēc plāna. Jā. Un tad liekas, kā dzīve ir sakārtota, tad tur jau izdienas pensija, vēl kaut kas, un tā viss taču forši un bērni, un daži cilvēki tā arī nodzīvo, un viss ir labi. Bet tad ir tie gadījumi, kā arī manā pieredzē, ka vienā brīdī tas viss tos plāns sabrūk. Un tu plāno, tu dari, un pēkšņi viņš tā kā sabrūk, tā kā pilnībā sabrūk. Un tad ir jautājums, kā tu tam tiec pāri? Vai tu sāc dzert, vai tu sāc vēl kaut ko, jo tev ir pilnīgs apjukums. Jo tu zini, ka tev taču bija plāns, un ka tajā plānā, tad tu priekti, tā esam plāna B, ja? Bet to par prāta plānu un emocijas, tas ir divas dažādas lietas. Zini, Andrej, bet es to nedomāju tik tāda apjomīga darba. Es vienkārši domāju tādā ziņā, ka, piemēram, tu jūties slikti, tu paskaties tā kā spogulī sev acīs un pajautā, kāpēc es jūtos slikti? Nevis es jūtos slikti, es jūtos tur kaut kā, bet plūst un bet pajautā sev kaut vai. Kas tāds ir? Kāpēc? Padomāt drusku, apstāties. Ja? Jo es domāju, ka visiem cilvēkiem tas nemaz tā nesanāk. Zini kā, tas jau arī nav tik vienkārši. Protams, kas jau nav vienkārši dzīvē. Vienkārši, diemžēl, mums par to nemāca, mums par to nestāsta. Mums to stāsta, mūsu visādi cilvēki, kas ar to kaut kur paši ir apguvuši, un tad viņi par visādiem smalkām naudām, lielām naudām to māca un tā tālāk. Bet tai tiešām būtu jābūt arī lietai, ko būtu mācīt ģimenē, ko mācīt skolā. Protams, ka tad, kad bija cilvēki dzīvoja kopienās, tad bija kaut kādi viedie, bija kaut kādi vecie cilvēki, pie kuriem tu varēji iet, pastāstīt, izstāstīt, ja? Jo pats arī tu jau tā kā malies tajā savā sulā, ja? Tāpēc, bet labā ziņa tā, ka ir dažādas prakses. Ir dažādas prakses un daudzas tagad var atrast, vai viņas jau ir pa daudz, ja? Kaut tas pats augstums. Ticiet man, ka daudz cilvēku, kas iet arī augstumā, viņi neiet tāpēc, ka vienkārši viņam gribās augstumu. Bet viņi tajā ir atraduši kaut kādu veidu, kā aizmukt, no vienas puses aizmukt no kaut kā, ja? Kā ielāps. Aiziet, tur sēž, pēkšņi tur esi augstumā, tajā brīdī tu tiešām nedomā, ja? Es tur nenopirku no rīta rupmaizi, ja? Kas tagad man būs? Sviestu neuzsmērēju, vai ka tur tajā brīdī tev pilnīgi citas domas ir, ja? Tu domā, tur sēdi, tev smadzeņi pilnībā iztīrās, jo tev ir tik spēcīgi kairinātāji, ka tie vienkārši, ka tev tās visas domas aizdzen projām. Es pie reiz izmantošu iespēju un pastāstīšu arī, ka ar februāru Limbašu fotoklubā sāksies viens fotokluba kurs, fotogrāfijas kurs, ko es vadīšu, kas kā reiz arī ir ne tikai tāds fotogrāfijas pamati, tur gan ir arī tāds uzņēmēju fokus, kur īpaši mazajiem uzņēmējiem iedot tos fotogrāfiskos instrumentus, caur kuriem viņi paši var kļūt par satura veidotājiem, sākot ar mazu blogu vai kaut kādu fotogrāfiju ielikt vai kaut kādu skanu, strādāt ar kanu, plakātiem un tā tālāk. Arī mazie video, bet viens no tiem aspektiem arī ieraudzīt fotogrāfiju kā tādu pašpalīdzības līdzekli, kur tu caur fotografēšanu vari viens nokļūt tādā apzinātības stāvoklī, kaut ko vienkārši iet un meklēt ēnas, meklēt ritmus, faktūras, veidot kompozīciju, caur to kaut kādu stāstu. Un tajā brīdī, ka es esmu nosaucis tāds 5 sekundes miera, ja, tu paņem savu telefonu, tā man Andrejs teica, ka kaut kādas tur ēnas vēl kaut ko, un tajā brīdī tu vismaz ļauj uz tām 5 sekundēm prātam to smago spaini nolikt, ja? Un tad vienkārši ir vajadzīgas šīs dažādas prakses, vai tā ir fotografija, vai tā ir pastaiga, vai tas ir spalvainais trenažieris, ko sauc suns, ja? Jā, bet ir kaut kas tevi no tā tavas rutīnas, no tā tava burbuļa, ja tev atļauj izkāpt. Un tad, ja tu kaut kur izkāpsi ārā, un es ticu, ka katram cilvēkam ir tās situācijas, kaut kāda apstākļa, vēl kaut kas, kāds tev piezvana, hei, gribi iziet ārā. Ja, vai ejam pastaigāt. Pasaka tajā brīdī, jā, pārkāp sev pāri. Labi, ejam. Ja? Kad tā situācijas nāk, ka mēs neesam šeit vieni, ka kāds ir, kas mūs pieskata. Ja? Un es nezinu, kā viņi tur sauc vai kā, bet man ir nācies vienkārši secināt, ka tādas lietas notiek. Un tad tik tam pāri, aiziet kaut kur satikties ar kādu, aprunāties.
Tu man piezvanīji, kāpēc nesaku, nu labi, viss, neņem. Jā, nav ko daudz domāt. Es tev varēju pateikt, nē, man ir... Vienkāršāk pateikt nē. Man ir parīt jābrauc uz Madridi, man ir tur Madridē jāstrādā, man ir tas vēl jāizdara, šitas jāizdara, tu tās jābrauc, jāiet ir vēl uz lautu, tu tās vēl tas. Un man teikt, to vajag? Man to vajag. Jā? Nezinu, varbūt vajadzēja. Un tāpēc es nedomāju, ja tu man esi piezvanījusi, pateikusi, forši, kāpēc ne? Jā. Nu, cerams, ka jūs būsiet iedvesmojušies no tā, ko Andrejs arī stāsta. Jā, bet kaut kādām jaunām domām, nezinu, idejām. Jā, iedvesmas nāk un aiziet, jā, bet... Jā, vajag darīt kaut ko foršu. Bet galvenais ir darīt. Kaut šodien, izdariet kaut ko, es nezinu, iziet pastaigā. Paši uz 15 minūtēm, jā. Jā, šitajā laikā kaut kas jums noteikti iekšā ir tāda doma, nu, ko tā kā vajadzētu. Ļauties tai kaut kādai mazajai dzirkstelē. Kaut kas bremzē, tā kā vajadzētu. Jo tā dzirkstelītes viņas ir, tā kā meklēt dzirkstelu, neejam uz priekšu. Sarunāts, jā.